Nu, labrīt, kam rīts, kam diena. Mēs esam tikko modušies. Pulkstens 11. Jānis Ubelis ir agrais putns, viņš jau ceļš ivarējās, mēs te vēl nesen ieradāmies, bet mašīnas ir kārtībā. Vakardien aizvadījām treniņus, kvalifikāciju. Diezgan bija ļoti labs temps treniņos un kā parasti tādas liekas cerības, tāds top 5 laiks un atnāk kvalis un citi arī ir atraduši vēl labākus rezultātus. Tā kā, jā, principā uzbraucām sev labākos laikus, gan es, gan Ubelis vispār kādi ir bijuši. 1.34 nebijām nekad iebraukuši un beidzot to izdarījām, bet citi arī pacentās. Top 5 ir, godīgi sakot, visdrīzāk neķerams, bet uz to mēs baigi nestamies, jo pārējie auto ir ļoti tuvu. Tur ir 0,2–0,3 sekundes, ko mēs arī varam izdarīt. Līdz ar to, jā, vakar kvalifikācijā 15. vieta, man 17. vieta Ubelim, turpat blakus arī sāksim. Un šodien, sestdiena, šodien ir 2 braucieni pēc stundas, nu jau principā pēc stundas kāpjam mašīnās, braucam uz pirmo braucienu. Nu, un es vienmēr teicu, ka kvalifikācija nav mans lauciņš, es vienmēr gaidu sacensības, jo cīņas 14 apļos ir daudz interesantākas nekā salikt vienu apli. Līdz ar to, jā, cīnīsimies, visa komanda ir gatavībā. Sveiciens priekšniekam Revolverim, kurš ir aizlaidis uz AC/DC konci. Neizbēgami nācās viņam aizskriet, bet mēs bez viņas, domāju, arī tiksim galā. Tā kā, jā, gatavojamies, sildamies, kustinam rokas, kājas un dodamies uz trasi. The bridge, oh, 2 abreast, it's quite... Nobraucām pirmo braucienu, jo baigais smaids naudsējs, laikam finišā 13. sākām no 15. Bija labi. Tiku, ja nemaldos, jau līdz top 10 un gribēju saķert vēl, kad bija brīvāka trase un tiltiņā izlidoju olīšos, pārcentos. Nu, tur bija tuvu betonu un Ubelis jau nobijās, ka es ielidošu kaut kur iekšā, bet pēc tam attiecīgi zaudēju tās pāris vietas un tad bija trasēt zeltnieku karogu, kuros apdzīt nevar, tur attiecīgi līdz turienei cīņa. Un pustrasi atkal ir jābrauc prātīgi, tā kā tur baigi pozīcija maiņas nekāds nebija. Un pēdējos 3–4 apļus mašīna vairs negāja, līdz ar to mēs tur par izdzīvošanu cīnījos lejšiem un saķēru, tā kā varēja būt to sliktāk. Un nu, tagad būs interesantākais braukt uz boksiem un meklēt, kuri vainu, jo mašīna neiet pa kādām 2 sekundēm uz apli, kas ir baigi daudz. Tā kā nav prieka baigā, bet ceru, ka salabosim, tā kā otrajā braucienā būs labi. Tātad starts bija aiz Kārļa uzreiz. Plāns bija sekot viņam, jo parasti viņam labs starts sanāk. Viņš atrod tos robus, kā izlīst cauri pirmajam līkumam, kas arī mums diezgan veiksmīgi sanāca, un mēs arī gājām uz priekšu. Man bija labs temps, mašīna turējās, gāja, viss kārtībā, paša kļūdas bija diezgan maz. Tādējādi sanāca vēl dažus apdzīt priekšā, panākt arī Kārli, sagaidīt, kad Kārlis kļūdās tiltiņā. Un tur arī mūsu ceļi praktiski šķīrās, es aizgāju priekšu. Protams, man jau bija cīņa mazliet priekšu, bet noturējos un tā arī iebraucu finišā. Tā kā mašīna vesela, viss kārtībā, paši priecīgi. Wanna be delivered to the
brauciens ir beidzies. Šis bija ļoti karsti. Bija sarkanie karogi, nācās nīkt mašīnā. Temps bija labs, ātrums arī. Attiecīgi no starta pozīcijas 10. Pakāpāmies uz 7. vietu un ar to arī noslēdzām. Tā kā brauciens bija labs. Sarkanie karogi mazliet patraucēja to ritmu. Būtu labāk, ja nebūtu viņa, bet tās sacensības tā kā ļoti labi. Tā kā kaut kā tā, otrais brauciens finišā iebraucu 5. Tas ir augstākais, kas ir sanācis, bet caur citu kļūdām, kā es vienmēr jau teicu, ka kvalis nav mans, tad te atkal tas pierādījās. Tur ar Mežakam tiku līdzi un bija visādas nianses. Sākumā varbūt tur palaidu Timaku garām, lai viņš tur brauc un es sēdēšu viņam astē, tā bija man kļūda, jo tad jau Sārma tur sitās. Tā bija restarts ar sarkaniem karogiem no kaut kādas 9. vietas, smuki izlīdu vienā mirklī uz 5. un tā arī ar Mežaku nobraucām. Tā kā jautri un viss kārtībā. Cīnamies, kur mums ir dažas lietiņas jāpielabo, bet kopumā viss labi.